Vieglatlētikas manēžas atklāšanas, man liekas, ir tāds vēl viens ķirsīts uz kulkas sporta infrastruktūras nodrošināšanai. Tā ir iespēja bērniem un jauniešiem sekot līdz saviem iemīļotajiem sportistiem. Un man liekas, ka tas ir ļoti labi, ka šī ēka ir tapusi, lai sportistiem būtu, kur pilnvērtīgi trenēties un parādīt, ka sports tas ir par godīgu spēli. Šodien svinīgs notikums, vieglatlētikas multifunkcionālās manēžas atklāšanas svētki. Fonā redzam arī pašu manēžas vieglatlētikas segumu, kurā var faktiski, grūti pat iedomāties, ko vieglatlētis šeit nevar darīt. Ja? Klāt mums ir arī multifunkcionālais, kā saka, pandus, kurš īstenībā pēc savas būtības ir tā bobsleja un kamaniņu starta estakāde, kas ir reģionā nebijis, kuras sporta infrastruktūras tāds papildinošs objekts, kas ļaus vēl papildus, sportot gribētāju grupām arī apgūt prasmes. Un februāra ietvaros jau mums paredzēts 6 Latvijas čempionāta sacensības vieglatlētikā. Līdz ar to gaidām visus apmeklētājus. Jā. Šis ir sen gaidīts notikums, un Rīga un rīdzinieki, sportisti noteikti ir pelnījuši trenēties šādos apstākļos. Un raugoties uz to, kas šeit ir pieejams, ātri vien gribās velkt kājās sporta ķēdes, kā saka, un izmantot šos pieejamos resursus. Tā kā ļoti patīkami, ļoti svinīgi, un es ceru, ka sportisti sasniegs tikai un vienīgi augstākos rezultātus šeit tuvākajās sacensībās.